Vakar MicroStrategy paziņoja savus finanšu rezultātus. Peļņa un apgrozījums un abi bija ļoti slikti. Akcijas cena pēc biržas nokritās pa 5%. Bet MicroStrategy akcija aug daudz straujāk nekā pats Bitcoins. Kas ir MicroStrategy? Tā ir kompānija, kas uzpērk Bitcoinu, un viņiem ir arī savs programmatūras pakalpojums. Pēdējo 5 gadu laikā MicroStrategy cena pieauga par vairāk kā gandrīz visām akcijām. Vakar, kad redzēju, kad akcija nokritās par vairāk kā 5%, domāju, jāuztais šis video, jo varbūt ir labs brīdis, kad iegādāties šīs akcijas. Es skatos šodien, akcijas jau ir plus. Kā tad MicroStrategy sanāk nopelnīt vairāk nekā Bitcoin? Tas ir tāpēc, ka viņi ņem kredītus, pa kuriem pērk Bitcoins. Gan Bitcoins, gan MicroStrategy ļoti labi ir izauguši pēdējā laikā, bet tas daļai tāpēc, kad tuvojas vēlēšanas un tirgos valda viedoklis, ka Trumps vinnēs, un Trumps ir Bitcoin entuziasts. Bet tie, kas tic kriptovalūtām un Bitcoinam, šobrīd ir jāvēro vēlēšanas un to rezultātus, un iespējams būs laba dip buying iespēja. Ir jāsaprot, ka MicroStrategy un Bitcoins ir ilgtermiņa investīcija.